Sveiki, mani sauc Gustavs Dobels. Esmu pirmā kursa students RTU Rīgas Tehniskajā universitātē. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju studiju programmā. Tēma, par ko es jums šodien stāstīšu, ir Autodesk pakalpojumi un programmas. Uzsākot prezentāciju, jūs varat apskatīt darba saturu, pēc kura es virzīšos, lai izpildītu izvirzītos mērķus un uzdevumus. Tēma, ar kuru šodien iepazīstināšu, kā jau iepriekš minēju, ir Autodesk pakalpojumi un programmas. Precīzāk runājot, es pastāstīšu par programmām, kas tiek izmantotas inženierkomunikācijas projektēšanas jomā. Autodesk šobrīd piedāvā vairāk nekā 110 dažādu programmu, kas aptver plašu nozares spektru, sākot no arhitektūras līdz pat animāciju veidošanai. Tomēr vēlējos uzlikt uzsvaru uz mūsu sfēru – inženiertīklu projektēšanu. Svarīgi ir pārzināt tieši tās programmas, kuras tiek pielietotas ikdienā projektēšanas procesos, kuras būs šīs prezentācijas galvenais virziens. Darba mērķi un uzdevumi. Mērķi – izpētīt Autodesk programmatūras, konkurenci ar citām izstrādātāju programmatūrām, kā arī analizēt katras programmas priekšrocības, pielietojumu un unikālās iezīmes. Uzdevumi – iepazīties ar Autodesk klāstu, izpētīt galveno programmu funkcijas, pielietojumu iespējas, salīdzināt ar nozarē pieejamajām konkurentu programmatūrām, analizēt priekšrocības un trūkumus konkrētajās jomās. Mūsdienās Autodesk ir viens no vadošajiem projektēšanas un modelēšanas programmatūras izstrādātājiem pasaulē. Tā programmas plaši izmantotas arhitektūrā, celtniecībā, inženierijā, mehānikā un dizainā, jo tās piedāvā precīzus, daudzpusīgus un efektīvus rīkus projektēšanai, modelēšanai un datu apstrādei. Autodesk risinājumi ļauj automatizēt projektēšanas procesus, samazināt kļūdu iespējamību un uzlabot sadarbību starp dažādu nozaru speciālistiem. Pateicoties tam, uzņēmumi visā pasaulē var izstrādāt sarežģītus projektus ātrāk, kvalitatīvāk un ar lielāku resursu ietaupījumu. Programmas, par kurām šodien stāstīšu, ir AutoCAD, Revit un Civil 3D. Tās tiek plaši izmantotas inženiertīklu plānošanā un projektēšanā. Ar šo programmu palīdzību iespējams veidot precīzus rastējumus, 3D modeļus un tehniskos risinājumus, kas ir neatņemama mūsdienu projektēšanas procesa sastāvdaļa. Papildus AutoCAD, Revit un Civil 3D, Autodesk piedāvā arī citas plaši izmantotas programmas dažādās nozarēs. Inventor tiek izmantots mehāniskajā inženierijā, 3D detaļu un konstrukciju modelēšanā. Fusion 360 apvieno projektēšanu, simulāciju un ražošanas rīkus vienā vidē. 3D Max paredzēts vizualizācijām, animācijām un arhitektūras prezentācijām. Šīs programmas kopā veido pilnvērtīgu Autodesk ekosistēmu, kas aptver visus projektēšanas un būvniecības posmus. Tātad pirmā aplikācija, ko mēs apskatīsim, ir AutoCAD. Mans mērķis nav iemācīt, kā izmantot šo programmu, bet vairāk parādīt, ko tā ir spējīga, to lielāko plusus un salīdzināt tās ar citām Autodesk programmatūrām. Viena no populārākajām Autodesk programmatūrām ir tieši AutoCAD, ko izmanto rasējumu, schēmu un 3D modeļu veidošanā. Tā ir kļuvusi par nozares standartu, jo ļauj veikt ļoti precīzus projektēšanas uzdevumus un veicināt sadarbības starp dažādām jomām. Šeit arī jūs varat apskatīt 4 dažādus veidus, kā iegādāties šo aplikāciju. Pirmais variants ir gada abonements, kad kopējā summa ir sadalīta mēnešu maksājumos, kas šajā gadījumā ir 188 eiro. Tas ir šī video veidošanas laikā. Šī cena bieži vien mainās. Mēneša abonements, kad iegādājaties aplikāciju tikai uz vienu mēnesi, kas ir 279 eiro, vai maksa, kad izmantojat ar Flex. Flex ir Autodesk tokeni, kuru minimums, cik tokenus jūs varat iegādāties, ir 100, kas ir 321 eiro, un konkrētā laikā jūs spējat iztērēt šos tokenus, kas
pārveidojas par stundām, minūtēm konkrētajās aplikācijās, kas arī ļoti atšķirās, kādu tieši aplikāciju jūs izmantojat. Kā arī jūs varat izvēlēties maksāt uz 1 gadu vai uz 3 gadiem, kuru kopējā summa nemainās, kas ir 2245 eiro. Tātad, turpinot ar programmatūru aplikāciju, mēs šobrīd varam apskatīt 2D plānu tieši arhitektūras daļā. Ir iespēja arī veidot plānus vizualizācijas 3D formātā, bet tomēr lielākoties tas attiecās vairāk uz detaļu veidošanu. Un tieši 3D var arī vairāk veidot tieši vizualizācijas, kas nevienmēr tieši attiecās uz plāniem, kas būs mums inženieru tīklos vai pie arhitektiem arhitektūras daļā. Kā viens no iespējams mīnusiem ir mainot viena objekta atrašanās vietu vienā plānā. Tas nemainās tieši šajā gadījumā griezumā, kas ir tieši no šīs pašas ēkas. Griezums, ko var redzēt šeit. Mainot tieši šī basketbola groza, kā pieņemsim objekta atrašanās vietu, tas nemainās otrā plānā. Šo mīnusu, ja to var uzskatīt par mīnusu, dažas citas aplikācijas ir izlabojušas, un tiešām var arī mainīt objekta atrašanās vietu vai labot kļūdas, un citos plānos tas arī mainās. Bet AutoCAD katrs plāns ir kā individuāls zīmējums. Pārējot vairāk uz inženieru tīklu tēmu, šobrīd mēs varam apskatīt UK, kas ir ūdensvadu plānus. Šis ir kanalizācijas vadu plāns, un šis ir ūdensvadu plāns. Šis ir pagrabas stāvs, kurš, diemžēl, šobrīd nav numurēts vai norādīts, ka tas ir pagrabas stāvs. Šeit visi stāvvadi, ko jūs varat šeit redzēt, kuri vienmēr ir nomarķēti, satiekas tieši pagrabā un iziet no mājas vai tieši ienāk mājā. Katrā stāvā arī ir jānorāda, kur tieši tie atrodas, lai labojumu, ja nepieciešams tos labot vai ja nepieciešams tos uzstādīt, ja ir jauna ēka, lai zina precīzi, kur tiem ir jābūt. Tas attiecās gan uz kanalizāciju, gan uz ūdens pievadi. Un arī katram vienmēr jāpievieno aksonometriskais skats. Šajā gadījumā šis skaitās kā pirmais stāvs, šis ir stāvots, kas iet cauri stāviem, un katrā vietā ir norādīts, kur tas iziet no dzīvokļa konkrētā vietā un aiziet uz paredzēto dzīvokli. Tas arī attiecās uz ūdeni. Tātad šeit mēs varam apskatīt AVKV projektu, kur mēs tieši arī varam redzēt ventilācijas vadus. Vienmēr tiem ir jānorāda marķējums un izmēri. Tiem vienmēr jābūt precīziem, lai tos varētu uzstādīt precīzi un nepieciešamības gadījumā, ja ir nepieciešams kaut ko labot, lai tos var atrast, vadoties pēc izvirzītā plāna. Vienmēr arī tieši ventilācijām ir stāvvadi, kā jau mēs apskatījām ūdens apgādēji, kur iznāk uz jumta, un tas vienmēr arī ir jānorāda, lai nerastos nekādas kļūmes. Virzoties varbūt vairāk uz aksonometriju, ir arī nepieciešama aksonometrija ventilācijas sistēmām. Kā tās tiek vienmēr veidotas, ir sākuma līnijas, teiksim tā, kuras ir viduspunkts, kur iet truba. Un pēc tam, konkrētajā gadījumā, ja nepieciešams pēc izmēra, sagatavo sagatavas, kuras var uzkapēt virsū uz konkrētā projekta. Šobrīd man nesanāca precīzi paņemt šo, teiksim tā, pagriezienu gabalu, uzkopējot virsū. Ja mēs uzkopējam vairākas, pieņemsim, paņemot vēl šo pagriezienu, pēc tam mēs varam izvēlēties, protams, konkrēto pareizo krāsu, man jāpiemina.
Ieslēdzot šis ir tieši arī aksometiskais skats, ar kuru var precīzi novilkt līnijas. Mēs spējam savienot konkrētās, teiksim tā, trubas, lai izveidotu konkrētu tieši skatu, kas ir tieši līdzīgs ventilācijas šahtām. Šis ir kā piemērs, ka mēs varam savienot, un pēc tam mēs varam izveidot šādu pārskatāmāku aksometrisko skatu tieši ventilācijas šahtām. Uzmetot ātru skatienu tieši 3D modelēšanai, mēs varam apakšā nomainīt no 2D uz 3D, kur mainās nedaudz dažas funkcijas, vai, teiksim tā, papildinās dažas funkcijas. Mēs varam uzslēgt vairākus skatus uz mūsu izvēlēto objektu, kurš vēl pagaidām nav uzzīmēts, bet, ja mēs uzzīmējam konkrēto, pieņemsim 4 stūri, vai šajā gadījumā 3D kubs, mēs varam izveidot to 100 x 100 mm, augstumu mēs tam varam dot arī 100 mm, un tagad to mēs varam apskatīt no augšas. Šajā gadījumā šeit ir ievietots priekša, un šeit mēs arī varam nomainīt, ja mēs gribam sānu, jebkuru. Mēs varam arī uzlikt isometrisko skatu no konkrētās debes puses. Šobrīd tas izskatās kā tukšs kubs, tomēr mēs to varam uztaisīt realistiskāku, un tagad tas izskatās pēc īsta kuba. Šo konkrēto kubu var arī modificēt, un tādēļ šo 3D skatu vairāk arī izmanto detaļu veidošanā. Un gandrīz vai arhitektūrā to vairāk arī neizmanto, un tam līdzīgi arī neizmanto inženiertīku veidošanā, jo tas īsti nav nepieciešams. Esam apskatījuši AutoCAD vidi. Tagad mēs varam vairāk pāriet uz Revit. Revit izmanto pilnīgi citu tehnoloģisko kodolu, kas izstrādāts tieši BIM, Building Information Modeling, vajadzībām. Tas nav atbalstīts uz DVG, bet gan uz RVT formātu, kas glabā parametrisko 3D informāciju, elementus ar metadatiem, kā pieņemsim sienas, durvis, logus, kas ir tieši arī, ko stāstīju iepriekš, mainot vienā plānā konkrēto durvju atrašanās vietu, visos pārējos plānos tas arī izmainās. Turpinot par pašu cenu, Revit ir daudz, neteiksim daudz, bet trešdaļu dārgāks nekā AutoCAD. Tomēr tas piedāvā daudz spēcīgākas 3D, 2D opcijas, ar kurām var strādāt tieši konkrētajos plānos, kā arī tiek atvēlots savus loks priekš inženiertīkliem, kur arī var izvēlēties daudz dažādas opcijas, kas nav iespējams AutoCAD. Kā arī jāpiemina, ka Revitam ir daudz spēcīgāks rendering systems, kas dažreiz arī ļoti izpalīdz. Šeit jūs varat arī apskatīt konkrētās cenas, un ja jūs vēlaties iegādāties šo aplikāciju vai programmu uz gadu, tas jums izmaksās 3225 eiro. Tad šobrīd mēs esam Revit programmatūrā, kur es ātri izveidoju ēkas projektu. Un var redzēt, ka tas ir mans projekts, jo gulta saga iet cauri sienām. Visvairāk, kam es gribēju pievērst uzmanību tieši pie plusiem Revitam, ir tā parametru maiņas dzinējs, kurš automātiski koordinē jebkuras veiktās izmaiņas citos projektos. Kā piemēram, mēs varam izvēlēties šo logu, ko var redzēt tieši sevtas skatā arī vairāk. Un ja mēs to izdzēšam, sevtas arī pazūd. Un tagad es to ieliku atpakaļ. Šis faktors ir diezgan liela daļa, jo mēs kā cilvēki bieži izveidojam kļūdas. Un šādā veidā, vai tieši ar šo dzinēju, ko Revit ir izstrādājis, mazās kļūdiņas mēs varam izlabot, un tas mainīsies visās plānu daļās. Pievēršoties vairāk tomēr inženiertīklu pusei, šeit var apskatīt arī
dažādās opcijas, kas tiek piedāvātas tieši priekš inženiertīkliem, kas ir ventilācijas šahtas, trubas, plamings un viss pilnīgi nepieciešamais, kas jau ir iestrādāts iekšā Revitā, kas nav AutoCAD-ā, jo tā ir vairāk aplikācija, kur tu pats visu dari, velc katru līniju, bet Revitā vairāk jau visi tādos mazākos blokos, no kura tu vari uzbūvēt savu projektu. Kā piemēru mēs varam pievienot tieši šo trubu, kuru mēs pagaidām neredzam, jo ēkas griezums ir zem 2,80, virs kuras sākās truba. Mēs varam nolikt trubu, ko mēs pagaidām neredzam, tomēr, ja mēs pēc ātrām kustībām ieslēdzam skatu, mēs varam to tomēr šeit arī redzēt, lai mēs to labāk apskatītu. Mēs ieslēdzam Realistic skatu, dodam tam dažas sekundes. Paldies. Un mēs varam apskatīt arī konkrēto trubu, ko mēs esam ielikuši. Un arī caur pašu skatu to izdzēšot, mēs arī to izdzēšam konkrētajā plānā. Pēdējā no aplikācijām, jeb programmām, ko mēs apskatīsim, ir Civil 3D. Autodesk Civil 3D ir viena no populārākajām programmām, ko izmanto inženieru komunikāciju un infrastruktūru projektēšanā. Civil izmanto AutoCAD kodolu, interfeisu un DVG failu formātu. Faktiski, ja atver Civil 3D, tu būtībā strādā AutoCAD vidē ar inženieru tehniskajiem papildinājumiem. Civil 3D pievieno papildus funkcijas inženieriem, kā piemēram reliefu modelēšanu, ceļa projektēšanu, trenāžu, apjoma aprēķinus un tam līdzīgi. Civil 3D parasti veido un izmanto ceļu, infrastruktūru un zemes darbu inženieri, piemēram, ceļu projektētāji, komunikāciju, kas ir ūdens un kanalizāciju inženieri un topogrāfi. Tātad šajā programmā kopumā ir topogrāfiskais skats, uz kura var redzēt infrastruktūru vai, kā iepriekš minēju, ūdensvadus un kanalizāciju. Diemžēl personīgi no sevis es nespēšu parādīt šo aplikāciju vai piedāvāt savus piemērus, jo es vēl to apgūstu. Bet šeit jūs varat redzēt cenu, ko prasa šī programmatūra, un kopumā tā ir mazāka par Revitu un nedaudz lielāka par AutoCAD. Bet tā ir arī nevienmēr programma, ko visi izmanto, bet daļa no inženieru tīklu plānotājiem. Nespējot parādīt piemērus, es zem video pievienošu citu YouTube video, ko var apskatīt, kā notiek process, kad tiek veidoti šie ūdens un kanalizāciju inženieru tīkli. Nākotnes plāni. Design and Make Platform. Vienota Autodesk ekosistēma. Autodesk veido vienotu mākoņu platformu, kas apvieno visas tās programmas – AutoCAD, Revit, Civil 3D, Fusion 360 un citas. Mērķis ir, lai visi strādā vienā datu vidē, kur informācija tiek glabāta un atjaunota reālā laikā. Vairs nav jāapmainās ar failiem, jo visi lietotāji redz vienu un to pašu projektu mākonī. Izmaiņas vienā programmā automātiski atspoguļotos citā. Tas nodrošinātu mazāku kļūdu un ātrāku sadarbību. Mākslīgā intelekta integrācija. Autodesk ievieš mākoņu sadarbību ar AI risinājumiem, lai padarītu projektēšanu gudrāku un automatizētāku. Mākslīgais intelekts tiek izmantots, lai ģenerētu dizaina variantus, analizētu sadursmes un riskus, automātiski veidotu dokumentāciju un specifikācijas, optimizētu energoefektivitāti un materiālu izvēli. Rezultātā projekti kļūst ātrāki, precīzāki un ilgtspējīgāki. Konkurence tieši AutoCAD ir SolidWorks, kuram ir daudz spēcīgāka tieši 3D modelēšana un ir speciāla inženierijas sadaļa, kas arī padara tieši inženieru tīklu zīmēšanu 3D daudz vieglāku.
Tātad kopumā tas 3D ir labāks, tomēr, ja nepieciešams tieši 2D, tad labāk ir izvēlēties AutoCAD. ZVCAD ir tas pats AutoCAD, tomēr tas ZVCAD ir pa brīvu, tomēr tas ir nedaudz sarežģītāks un tas nepiedāvā tik plašas opcijas kā tieši AutoCAD. Revit savā jomā ir daudz unikālāks, jo tas piedāvā daudz opcijas, ko nepiedāvā tieši konkurenti, kā divi lielākie konkurenti nosauc SketchUp un ArchiCAD. ArchiCAD ir vieglāks nekā Revits, tomēr tas nepiedāvā inženieru tīklu opcijas kā Revits, un šajā prezentācijā lielākais uzsvars tieši ir uz inženieru tīkliem. SketchUps ir ideāls skicēšanai un plānu veidošanai, tomēr tas neatbilst BIM prasībām, ko mūsdienās tieši arī konkrēti Latvijā sāk vairāk uzņēmumu izmantot. Civil 3D vislielākā konkurence ir Bentley Open Roads Designer. Tas ir daudz spēcīgāks tieši ceļu, tiltu, drenāžu projektēšanā, tomēr tas ir gandrīz 2 vai pat 3 dārgāks un daudz sarežģītāks apmācībai. Tādēļ kopumā es uzskatu, ka Civil 3D priekš savas cenas un ko tas piedāvā ir daudz izdevīgāks nekā Bentley. Secinājumi. Autodesk programmas ir vienas no visvairāk atzītākajām un plaši izmantotākajām projektēšanas, modelēšanas, būvniecības platformām pasaulē. Tās ir pilnveidotas, lai nodrošinātu efektīvu darbu mākonī, ļaujot komandām sadarboties reālā laikā un izmantot centralizētu datu pārvaldību, kas būtiski uzlabo projekta precizitāti un produktivitāti. Salīdzinot ar konkurentiem, piemēram, ZVCAD vai SketchUp, Autodesk piedāvā plašu, integrētu BIM un CAD rīku ekosistēmu, kas aptver visu projektēšanas ciklu. Lai gan programmu abonementu cenas ir nedaudz augstākas par dažiem konkurentiem, tās ir pamatotas ar programmu stabilitāti, saderību un profesionālo atbalstu. Kopumā Autodesk piedāvājums apvieno augstu kvalitāti, drošību un inovācijas, padarot to par vienu no vadošajiem spēlētājiem šajā jomā. Šeit jūs varat apskatīt informācijas avotus. Paldies par uzmanību!